rītu gatavot. Redzot rītu gatavot? Es mierīgāk nedaudz. Halloween kostīms. Kas? Lācim ir Halloween kostīms. Manas brīlītes. Skaties, viņi salikt. Kas tas ir? Skaties, viņi salikt. Tīva Lucējiem atildīt banāniņu. Sveiki. Mami, tu ko neredz tagad? Kurš ir? Korlieni. Korlieni. Atkal flirtē? Zaki. Atkal flirts? Nu, pastāst cilvēkiem, ko tu šodien darīsi. Kā tusēs ar tanti. Tikai izskatās, ka es guļu. Īstenībā pat 5 minūtēm es jau būšu sportērpā un es braukšu zālīt kopā ar Gustavu. Viņš šodien vēl vingro savu brīvdienas starteri un es arī iešu treniņu. Un Matilda tikmēr paliks mājās ar tanti. Ar kāki, vai ne? Jā, Karlīna mums sanāk jau tagad regulāri pieskat sestdienās no rīta Matilda, lai es varu aiziet uz treniņu. Un pēc tam mums ir daždienos neju uz treniņu. Tad mums ir doma šodien aiziet uz to Rīgas centrāla tirgus, to gastronomu, vai kā viņi tur sauc. Pačakot, kas tur labs, es esmu nezinu, vai viņš pusdienās strādā, es ceru. Gustav, mums vēl kaut kas plānā bija? Un vēl mēs izmantosim Tants Karlīnas šitos resursus un aizbrauksim arī uz IKEA. Un viņi pieskatīs Matildīti tikmēr, bet mēs vispār tur nestaigāsim. Mums vajag tikai vienkārši pēc tā skapja, kas ļoti cerams tur būs. Viņš ir rakstīts, ka viņš būs, bet pagājušais arī bija rakstīts, ka viņš ir veikalā un viņš tur nebija. Jā. Nu, tā kā tie ir mūsu šodienas piedzīvojumi. Vakarā droši vien nāks Gustavu draugs ciemos uz salsmaizi. Nezinu, vai uz salsmaizi, bet vienkārši tā kā ciemos uz mūsu jauno dzīvoklīti. Miniet 3 reizes, kur atkal mēs esam. Aļo! Kas? Mēs vlogojam šobrīd. Kur? IKEA Latvija. Man liekas, būtu tikai cilvēcīgi, ja jūs mūs pēc kaut kādiem 100 video sākt sponsorēt. Ētības kalngals katrā ziņā ir sasniegts.
Mēs tikko atradām vietiņu, kur piesaisties. Man liekas, diezgan komiski tas, kad iepriekš tam grozījās aptuveni 10-20 reizes mazāk cilvēki. Bet tagad, kad ir hypes, tad te nav kur apgrozīties vairs. Ar vismazāko mutīti. Viņš paņēma burgeri. Pagarš vai maizīti? Ui, pastāsti, kas jau ir aizrāpojis. Kur tu ej? Pastāsti par jaunumiem ģimenē. Ģimenē? Jā. Es dzīvoju pie viņiem. Es šobrīd tagad pārvērtos. Nē, mums atsevišķi video par šo jātaisa. Ok. Es domāju, tu vienkārši gribi. Bet nu es varu. Tātad, mums šodien atnāca kaste no Little Berries. Mums ir neliela sadarbība ar Little Berries kompāniju, kas taisa daudzreiz lietojamās bērnu autiņbiksītes. Un tagad liek kopā. Bet jā, mēs vēl neesam izmēģinājuši. Es nekad Matildē neesmu mēģinājuši tās daudzreiz lietojamās bikses. Un Matilda šobrīd kāp trepēm, jā. Jā, nu, es neko vairāk arī nestāstīšu, tāpēc, kad būs atsevišķs video tieši par šīm biksītēm, kad mēs būsim jau palietojuši viņas kādu laiku. Un tad, jā, redzēs, kā mums patīk, kā Matildai. Galvenais jau, lai Matildai patīk, un jā, es nezinu, ko vairs teikt. Jā, patīk, kā momentā. Look at us. Hey guys, it's Matthew, and today I'm going to show you how I go up my stairs. Ejam padricelēties augštā. Kamēr mums vēl nav sētiņi, trepē mēs esam uzlikuši vienkārši krēslu, jo Matilda momentāli, kā ierauga brīvas trepas, viņi iet augšā. Labi, šobrīd taisa atvilknes skapim, un tas nozīmē, ka apartment tour films būs pavisam drīz. Cālis! Cālis! Kaķis, jā! Apgrāmatā. Matilda. Matilda, kur grāmata arī. GoPro vai grāmata? Izvēlies. Uz cik dēmatiņu izvēlēsies jūs? Matilda.
Lūdzu.